2 mēnešus klusumā ar sevi vien. Neviens neredzēja, cik smaga var būt doma. Ja vien tu zinātu, cik ilgi es sēdēju mājās, cīnoties ar likumiem, un pats ar sevi katru nedēļu man bija jābūt tur, bez jautājumiem, bez izvēles. Domās aizgāju tik tālu, kā nekad dzīvē iepriekš, bet tajā laikā es visu pārvērtēju klusumā, sapratu, kas es esmu. Lai cik smags bija periods, es nepadodos lēni, bet eju uz augšu, stāvēt vairs nevar. Es eju uz priekšu, lēni, bet eju, barjeru ir daudz, bet es tās pārkāpju, lai arī cerība reizēm sāp. Es atlaižu ļaunumu no savām domām, es piedodu visiem, pat tiem, kas darīja pāri un aizsmacē, bet miers ļauj elpot. Es vienmēr esmu bijis tas, kas dod iespējas. Es ticu cilvēkiem, ja viņi patiešām grib mainīties, tad viņiem fan jāsagatavojas cīņai ar likumu un netaisnīgai smagai, bet es iešu līdz galam. Šī nav bēgšana, šī ir stāvēšana par sevi, par patiesību. Es eju uz priekšu, lēni, bet eju, neviens mani vairs neapturēs. Barjeras krīt, ja tā meicā, nevis no tām bairies. Es piedodu, bet neaizmirstu, es mācos, nevis krītu. Šī ir mana cīņa, un es to izcīnīšu. Es ticu, ka viss sakārtosies, jo debesīs kāds mani sargā. Es ticu, ka viss būs labi, pat ja ceļš vēl nav galā. Es jūtu, kāds par mani domā, augstāk nekā es spēju redzēt.